Čuči. Spilventiņi. Izrādē Čučis Spilventiņi. Es Spilventiņam palīdzēšu meklēt miedziņu. Vispār esmu Spilventiņa mamma. Tas mūsu mazais stāstiņš ir par to, kā Spilventiņam bija jāiet čučēt, un viņš nevar aizmigt. Un tad mamma visādi piedāvā viņam visādus notikumus, stāstiņus, kas viņu uzvedinātu uz miedziņu. Mana meita iemācījās vārdus no tā, ka es viņus daudzreiz atkārtoju. Pie loga pieiet rekurkāja, kāja, un bērns jau pēc 10. reizes man saka kāja. Šeit arī būs varbūt ne tik daudz vārdu, kā mēs ikdienā runājam, bet tādi koncentrēti vārdi un arī atkārtojumi, kas ļaus bērnam šo vārdu sadzirdēt vairāk, mēģināt atcerēties un arī iemācīties. Ja nu kāds vecāks šaubās par to, vai viņa bērniņam jau šī izrāde būtu atbilstoša viņa vecumam, tad, manuprāt, nevajag baidīties. Tie, kuri ir tuvāk 2 gadiņiem, tad viņi to stāstu varbūt jau arī lasīs kā vienu veselumu, bet ir tikpat labi, ja mēs vienkārši noķeram kopīgu labu atmosfēru, būt vienam blakus otram, sēdēt un kopā skatīties. Un jā, gūt labu piedzīvojumu. Jā, tā kaut kā. Patiesībā izrādes, kas ir mazuļiem, ir vairāk domāts vecākiem. Jo pirms pāris gadiem es arī biju mamma ar mazu bērnu, un es zinu, ka ne visur mani gaidīja tieši ar mazu bērnu. Izrādē Čuči Spilventiņi būs vieta, kur var atnākt kopā ar savu bērnu, ne tikai staigāt ārā vai mājās. Tas var būt ļoti, ļoti jauks, jauns piedzīvojums, un arī mammas, starp citu, varēs no mūsu izrādes paņemt kādu foršu spēli, ko ar bērnu uzspēlēt, un pēc tam to arī varēs darīt mājās.